Jau, te Jēkabs. Rihards. Šodien mums bija tāda lieta, kāja treniņš. Tātad, šodien mēs sākām treniņu ar pietupieniem, bet parasti cilvēki pietupienas dara tādā diezgan platā, stājā, tā kā kājas platumā, bet šoreiz mēs sākām ar to, ka kājas ir tuvāk viena otrai, tā kā, pēdas ir diezgan nelielā attālumā. Un jā, kā redzat, arī mēģinām dziļi tupties un augšā netaisīt to lokautu tik ļoti. Un jā, tas ir būtībā neielīdz pašai augšā, jo kājas ir taisnas, bet tā kā neliela gabala līdz tam, un tas tā kā saglabā to motion, to tension, to spriedzi uz muskulu vairāk. Jā. Tā, un tas bija pirmais sets iesildošais, 15 reizes, diezgan viegli, un nākamajos setos mēs pievienojām 10 kg, 5 katrā pusē, un daram to pašu 10 reizes. Pirmajā darījām 15. 15 šajā 10, protams, tas arī nav nekas tik grūts, kā, jo šis ir tikai pirmais vingrinājums, tāpēc vairāk vai mazāk mēs tikai tā, iesildamies tālākajiem. You say you got them guns, but I've never seen you bang. You say you got them drugs, but I've never seen you slang. You say you in the game, but I've yet to see you play. You say you going hard, but nobody feels the same. You say you got them guns, but I've never seen you bang. You say you got them drugs, but I've never... Tātad, tālākais. Tie ir arī pietupieni, tikai stieni mēs šoreiz turam priekšā. Un, kāds varētu jautāt, kāda ir atšķirība, kur tu stieni tur, pietupiens ir pietupiens, bet, ja tu stieni turi priekšā, tas tomēr vairāk to slodzi pārnes uz kāju priekšējo muskulu, tas ir kvadricepsiem. Un tas ir tas, ko mēs šeit vairāk cenšamies tā kā mērķēt. Un jā, ir arī neparastāks grips pašam, ja tu taisi priekšējo skvatu, ir jāmāk tās rokas kaut kā. Šeit var redzēt, ka Jēkabs ņem savādāk rokas priekšā, nevis tā kā es. Jūs redzēsiet pēc tam. Un tātad šo pietupienu mēs supersetojam, kas nozīmē, ka mēs neņemam pauzi starpā, bet uzreizējam pie nākamā vingrinājuma, kas ir kāja iztaisnošana. Un šeit ir tāda lieta, ka pašā augšā kustībā, kad mēs iztaisnojam kājas, mēs cenšamies sasprindzināt muskuli. Un tas patiešām tādu dedzinošu sajūtu kājām iedod. Un tas ir tas, ko es cenšos šeit mērķēt, tieši lai ir tā dedzinošā sajūta, un es jūtu, ka kāja muskulis riktīgi strādā. Varbūt izskatās, ka no sākuma mums viegli tas iet, bet tiešām pēdējos setos tas nebija viegli kopā ar to frontskvatu. Kopā ar frontskvatiem tas ir priekšējiem pietupieniem, ja mēs tā latviski izsakamies, tas patiešām nogurdina. Swerving off my eyes closed, graveyards where I call home. Razor blade on my fucking bones, touch me and I'ma cut you off. Raindrops on my white skin, turn ghost and I'm in my zone. Hair long, my blunt short, always smoke so we rollin' more. Coming down, see me but don't hear a sound. Riding round, cemetery blunt to the background loud. Now, burn it all to the ground, bones back in town. I ain't got no fucking chain. Tātad, trešā partija, trešā daļa. Vispār šis vingrinājums būtu jātais trenažerī, bet tā kā mēs esam nabadzīgi dzīvojam Latvijā, protams, kurš katrs var atļauties tādu trenažeri, un šī tāda improvizētā versija, kā būtībā sanāk pietupiens tā kā nelielā leņķī. Un šis atkal no pāriem pietupieniem atšķirās ar to, ka ja tupies parastajā pietupienā, pašā augšā tev slodze nav. Būtībā tu stāvi vienkārši stieni, bet tā kā šeit mēs arī neejam līdz lokautam un vēl tupjamies leņķī, tad slodze uz to kāju muskuli ir vēl lielāka nekā, ja mēs to darītu parastajā pietupienā. Un šeit redzam ar hantelēm deadliftu tieši kājām. Un galvenais ir tas, ka tu liecies zemē, tad tev to dibeni, tā kā var redzēt, kad izgrūž uz āru, un tu jūti kāja aizmugurējā daļā tādu streču. Un, jā, būtībā galvenais šeit nav tik daudz mēķēt uz to svaru, bet tieši pavirzīt to dibenu uz aizmuguri un just to, ka pastiepjas kāja aizmugurējā daļa. Un tas ir tas, uz ko mēs šeit mērķējam. Un, protams, kā jau visos vilkums veidos, mugurē jābūt taisnai, lai nesačakarētu kaut ko, un tas galīgi nav tas, ko mēs vēlamies.
I still feel alone. Save me from this nightmare. I can't do it by myself. If I have to die tonight, will you be right here? Hold my hand till you shut it. If I have to die tonight, will you be right? Jā. Šī nāve būtībā lieta tāda, kāju saliekšana. Šis, protams, strādā uz kāju muskuļu aizmugurējo daļu, bet ko mēs darījām šeit, lai to padarītu grūtāku, protams, mums visai padarīt grūtāku vienmēr, mēs uzlikām 3 ripas, kas ir tā kā mūsu parastais svars, ar ko mēs darām, bet pirmajā setā mēs uztaisam 15 reizes, un tad norāju 1 ripu nost. Paliek 2 ripas, uztaisim, cik mēs varam, norāja atkal 1 ripu nost, paliek 1 ripa, un tad ar to arī, cik mēs reizes varam, un tas, tā ir nāve vienkārši. Šeit arī šitajā vingrinājumā forši var audzēt raksturiņu, jo, nevienmēr var saņemties tās pēdējās, un tad ir labi, kad otrs ir blakus, un tad var pastumt uz priekšu, un arī, principā, var redzēt, kad līdz lejai un augšai, mēģinām tā. Nečītot baigi. Jā, te arī galvenais ir tā kā, lai ir aizmugurē kāds, kas pirmkārt tās ripas norāja nost, lai pašam nav tur jāceļās augšā un tur jārā, bet, palīdz arī tas, kā aizmugurē kāds bļauj virsū uz tev un varēja ripas nost un tā tālāk. Jā. Baby don't know, I'm outside of your window with my radio. Baby don't know, I'm outside of your window with my Tell me where to go, I just need to know. Even in a crowded room, I still feel alone. Save me from this nightmare. I can't do it by myself. Un, protams, pabeidzam mēs ar ikriem šo kāju treniņu. Būtībā ikrus mēs trenējam līdz pat kādām 3-4 reizēm nedēļā, tāpēc, ka ikri ir, tāds muskuls, kurš ir tik ļoti pieredz pie slodas, ka visas dienas staigā apkārt, tas ikrus riktīgi norūda. Un tāpēc ikri ir jātrenē ar, ļoti lielu slodzi. Būtībā, ko mēs šeit daram? Tad trenējam ikrus. Jā, tas ir tā aklajiem. Ja mēs šeit trenējam ikrus, te svars ir nedaudz lielāks, ar kādu mēs parasti trenējamies, bet galvenais, kas šeit ir pašā augšā, tā kā... Arī uztaisīt to squeeze muskulim. Jā, sasprindzināt muskuli. Un te ir kāds 12 līdz 15 reizes, galvenais ir pašā augšā sasprindzināt muskuli. Un ikrs arī var straikot no visādām pusēm, te ir mūsu platais, pirksgala uz āru izvērst, var arī uz iekšu un... Jā, tas katru ikra daļu atsevišķi ietekmē, bet, vairāk vai mazāk tas ir katra paša izvēlē, kā to darīt labāk. Un vēl šito kāju treniņu noslēdzam ar kardio. Jā, kardio. Kas nav gudrākais, neiesakam īpaši nevienam mēģināt. Ja jūs taisat kardio, tad taisat rokdienās, mugurdienās, bet ne kājdienās. Jā, pēc kājdienas īpaši tādas, kur vairāk uzsvars ir uz intensitāti, kardio taisīt, tas, nav pārāk laba ideja, bet, mums, protams, ir viss jāsarežģī. Tādi mēs esam kā cilvēki, tā kā jolo, kā nevecīt, jā. Kaut kā tā, jā. Jā, šis bija kāja treniņš tāls stilā. Šo treniņu mēs iedot viņam tādu advanced zīmogu, jo, šis nav priekš beginneriem, jo šeit bija iesaistīti gan superseti, gan dropseti, un jā. Jā, tā kā iesācējiem šis nebūtu īsti piemērotākais variants, bet kāds, kurš jūtas pārdrošs, kāds, kurš apšauba savu vēlmu dzīvot, mierīgi, pamēģiniet, ļaujiet mums zināt, kā sanāca, kāds bija rezultāts. Principā tas arī viss. Jā, tiksimies kaut kā nākamajā video. Like, subscribe, share, comment.